Labrīt, dzīvības skatītāji! Šī rīta raidījums būs veltīts bērnu veselībai. Tāpēc pie sevis šorīt studijā esmu aicinājusi viesi, Cilmes šūnu bankas vecmāti Inesi Kampus. Labrīt, Ines! Labrīt! Bērniņa ienākšana ģimenē, protams, ir katra pāra viens no svarīgākajiem notikumiem. Un vecāku vēlākā vēlēšanās ir, lai bērniņš būtu vesels, un tāds būtu vienmēr. Tāpēc šī rīta saruna mums būs par Cilmes šūnām. Uzreiz jautāšu, kas ir Cilmes šūnas? Cilmes šūnas, tās ir īpašas šūnas. Tās ir šūnas, kas spēj pašas dalīties, spēj pašas vairoties, un tas ir dzīvību pamats. Šūnām ir grandioza iespēja arī pārtapt par cita veidu audu šūnu tipiem. Cilvēkam ir daudz Cilmes šūnu un atrodams jebkurā vietā un arī ādā un asinīs, bet zinātnieki ir konstatējuši, ka to lielo koncentrācijas daudzumu, kur Cilmes šūnas ir sastopamas, tas ir bērniņam izaugot šais 9 mēnešos, uzglabājas nabassaitē un placentā. Un kāpēc varbūt tieši no nabassaites? Tāpēc, ka šeit viņas ir elastīgas, viņas nav saskārušies ar apkārtējo vidi, tātad būtībā sterilas. Cilmes šūnām interesējās jau ļoti daudzu valstu zinātnieki. Katrā ziņā pirmais skats uz Cilmes šūnām ir 1988. gads Francija, kur tika izmantots gan bērniņam no brāļa nabassaites Cilmes šūnām, tā kā ārstēšanā, bet transplantācija tā ir 1990. gads. Kādos gadījumos parasti cilvēki izmanto šīs saglabātās Cilmes šūnas? Cilmes šūnām ir fantastiskas iespējas pārveidot, būtībā restartēt cilvēku organismu, tad liek akcentu uz ļaundabīgām saslimšanām, bet ir arī skatījums uz reģeneratīvo medicīnu. Tas nozīmē, ka mēs varam izmantot saistaudu, epitēlija audu, nervaudu, atjaunošanā, ārstēšanā, kas ir ļoti, būtībā tāds tālējošs skats tālāk. Cik sen Latvijā jau darbojas Cilmes šūnu banka? Cilmes šūnu banka darbojas no 2004. gada. Mēs šobrīd esam pirmā un vienīgā Latvijā, kas oficiāli ir tiesīga nodarboties un piedāvāt šo pakalpojumu Latvijas iedzīvotājiem. Un kā notiek šo Cilmes šūnu iegūšana, tad tālāk jau uzglabāšana? Cilmes šūnas tātad tiek paņemtas bērniņa dzimšanas brīdī. Mēs viņu atdalam bērniņu no nabassaites, un placentārā puse tātad ir tā, no kurienes mēs no nabassaites paņemam šo asiņu daudzumu. Tiek paņemta speciāla asins konteinerī, kuru mēs pēc tam noformējam, visus dokumentus sakārtojam un aizsūtam diennakts laikā uz laboratoriju. Laboratorija izvērtē visus datus, tad tiek dotas atbildes 3 dienu laikā, varbūt tās pirmās atbildes, kas ir, un pēc 2 mēnešiem tā gala atbilde, kur vecāki saņem oficiālu certifikātu par to, cik ir dzīvot spējīgas, cik, teiksim, ir šis daudzums. Tātad informācija viņam ir certifikāta veidā. Tātad uzglabājas šķidrā slāpeklī, speciālā bankā, kas speciālos konteineros. Mūsu Cilmes šūnas banka iet zem Famicort grupas. Esam tā kā meitas uzņēmums Latvijā, un pārsvarā šī banka ir Polijā. Kas ir vēl būtiski? Ir būtiski, ka šīs Cilmes šūnas, ja tiešām ir nepieciešamas, var izmantot savai veselībai. Zem Famicort grupas ir 4 laboratorijas. Tās laboratorijas ir Spānija, Ungārija, Rumānija, pati Polija. Sadarbojas ar Famicort grupu 11 Eiropas valstis, un būtībā šajā grupā ir apmēram 90 000 nabassaites asiņu paraugu. Bet to daļu paskatīsimies un paklausīsimies ginekoloģis Daces Matulas viedokli par Cilmes šūnām. Cilmes šūnas mēs varam izmantot onkoloģijā, īpaši hematoloģijā. Tad mēs varam izmantot pie ļaundabīgām saslimšanām. Bet ir tik interesanti, ka Cilmes šūnas patreiz pētījumi iet par to, ka Cilmes šūnas var izmantot pie 1. tipa diabēta, pie diabētiskas pēdas, pie traumām, pie alopēcijas, tad, kad izkrīt mati nezinām iemeslu dēļ, arī tad mēs varam izmantot Cilmes šūnas. Un šīs iespējas katru brīdi kļūst arvien vairāk un vairāk. Man kā ārstam, kas ir iesaistīts grūtnieču aprūpē,
ir jātic tai informācijai, kas ir balstīta uz pētījumiem. Un atverot šo milzīgo skapi, milzīgo sarakstu ar tiem pētījumiem, kas turpinās, es teiktu, tur ir plašas iespējas. Un mēs nezinām to, mēs pat varbūt nenomājaušam to, ko medicīna zinās pēc 20 gadiem. Un par to der aizdomāties arī tiem vecākiem, kuriem ir tā lielā bēda, ja pirmajam bērnam ir bērnu cerebrālā trieka. Tad patreiz no pēdējo gadu cilmes šūnām tiek izmantots tieši bērnu cerebrālās triekas ārstēšanai. Un tas ir tā situācija ģimenē, ja ir vecākais bērns ar šo cerebrālo trieku un nāk ģimenē nākošais bērniņš, paņemot viņam šīs cilmes šūnas, tās var tikt izmantotas, lai ārstētu vecāko bērnu. Es domāju, ka tām ģimenēm, kurām ir bijusi problēma, jeb nāk nepārāk labvēlīga onkoloģijas iedzimtība, nāk līdz hematoloģiskās saslimšanas, varbūt būtu vērts aizdomāties. Šobrīd esam atpakaļ studijā un ar mani kopā tāda kupla ģimene, Simpsoņu ģimene. Labrīt! Labrīt! Nu, no sākuma varbūt iepazīsimies. Vecākā meita Patricija Paula, vidējā Ēmija Pola, mazākā Heidija Petra, brīnišķīgā sieva Iveta, un beidzot man ir dēls, mums ir dēls Mikijs. Kā tu neapjūts šajā rožu dārzā? Tev Mikijs ir kā atbalsta punkts. Beidzot, es varu vakarā pasēdēt, pastāstīt, kā man ir gājis darbos, sarunāties ar vīriešu dzimtas pārstāvu mājās, jo visu laiku tikai sievietes un sievietes apkārt. Bet kur tur ko sūdzēties, kā saka, es jau vietu paradīzē ar 3 meitām esmu nopelnījis, un tā uzmanība ir ļoti, ļoti laba. Bet, ja runājam par tavām rūpēm par meitām, zinu, jūs esat saglabājuši nabas saites cilmes šūnas. Kā jūs nonācāt pie šāda lēmuma? Patiesībā mēs jau nezinājām 2006. gadā, kad mums bija 26 gadi. Nu, kā tas notiek? Tas viss notiek pirmo reizi. Un skaidrs, ka tas ir visi jauna pasaule. Mēs 2 esam dzīvojuši, tagad mēs dzīvosim 3, un tas nav kaķis vai suns, tas ir īsts bērns. Un skaidrs, ka parasti notiek ar tevi tā, ka pareizās lietas vai pareizie cilvēki paši tevi atrod. Un mēs atradām gan savu Ivetas dakteri, gan arī savu vecmāti Inesi. Un skaidrs, ka tu vari klausīties ļoti daudz apkārt, kā ir jādara, kā ir pareizi, bet mēs vienmēr esam nonākuši pie tā, ja tu uzticies vienam cilvēkam, tad tas viens cilvēks tev arī patiesībā pastāst. Teiksim, par to cilmes šūnu jau arī. Kas tas tāds ir? Tu zini, skatītāji zina, un neviens lielākoties nezina, kas tas tāds ir. Un kur vēl tajā laikā, kad dzima pirmā meita? Protams, un tad atkal ir stāsts par to uzticību, jo skaidrs, ka tāda lieta bija ieviesta, un jā, varbūt arī eksperimentālā kārtā, bet mēs šajā gadījumā Inesei uzticējāmies, Ines mums pastāstīja, kas tas ir, un lielākoties skaidrs, varbūt mēs arī šodien vēl nezinām, vai būs viņa kādreiz jāizmanto, Dievs dod, ka nekad viņu tur nevajadzēs saistīt, kas saistīts ar kaut kādām veselības lietām, vai ne? Bet ja gadījumā kas. Skaidrs, ka apakaļ laiku tu vairāk nepagriezīs. Un tāds moments, kad dzimst bērns, un tas moments, kad tu vari paņemt šo paraugu, šo cilmes šūnu un nabas saites, viņš ir tikai viens. Tu palaid garām šo momentu, un pēc tam tu kod sev velkoņos. Un vajadzēja, pēc tam jau vairs nebūs, vajadzēja vai nevajadzēja. Bet ir tā jums abiem kā vecākiem, ka ir tāda drošības sajūta par nākotni, vai ne? Jā, noteikti. Tā kā jau mēs pirms tam arī runājām ar mani savā starpā, un tā ir kā sava veida tāda apdrošināšana. Bērniem, tas priekš bērniem, ko mēs varam ieguldīt. Paldies liels, ka veltījāt tik kuplā skaitā savu laiku mums šorīt, bet es došos atpakaļ pie Cilmes šūnu bankas vecmātes, lai paturpinātu šo tēmu. Esmu atpakaļ pie jums ar jautājumu, cik ilgi var uzglabāt cilmes šūnas un nepieciešamības gadījumā, kā tās var atkal atgūt? Ja Amerika savā laikā teica, tie 30 gadi, tā tad arī pa noteiktu laika posmu, izņemot, kontrolējot viņu šo dzīvot spēju, tad šobrīd jau liekam akcentu uz to, ka tas varētu būt mūžīgi. Ja ir vajadzība, kā saka, lūksim Dievu, lai tas nebūtu vajadzīgs. Jā, bet ja tik tiešām tā ir, tad cilvēks sazinās ar mums, ar biroju pārstāvjiem, un savukārt mēs dodam informāciju profesoriem uz Poliju, kur tālāk tad viņi sazinās ar ārstiem un norunā tālāko ārstēšanu un, teiksim, vietu, kur tas varētu notikt. Vai Latvijā
ir nācies izmantot šīs uzglabātās cilmes šūnas? 2015. gada janvāris, tātad pavisam svaigs, 5-gadīgs puisīts, kurš ārstē autismu. Ja tātad viņš ir bijis Polijā, ir saņēmis savu pirmo transplantāciju, ir uzkavējies stacionārā. Ja kāds no vecākiem šobrīd mūs klausoties ir izlēmis izmantot šo iespēju un veidot bērniņam garantiju, kur to var izdarīt un kur jūs var atrast? Mūs var atrast Brīvības ielā 155, korpus 11, tas ir Barona kvartāls, Cilmšūnu bankas office. Šobrīd tāds tuvākais laiks var būt, kad mūs varētu arī sastapt. Tas ir Ķīpsala, kā ikgadējā bērnu pasaule no 17. līdz 19. aprīlim. Paldies, Ines, par šī rīta sarunu. Lūdzu. Un jūs, dzīvītes skatītāji, galvenokārt jaunie vecāki, gribu ieteikt izmantot iespēju, jo nosaucot paroles vārdu dzīvīte, jūs šobrīd varat iegūt 25% no sākotnējās maksas cilmes šūnu uzglabāšanai. Un atcerieties, šī būs nenovērtējama dāvana jūsu bērnam. Raidījuma turpinājumā, ko liekais svars nodara mūsu veselībai un svarīgākais, kā visefektīvāk no tā atbrīvoties. Mūsdienu dzīves ritms ir straujš. Cilvēku dzīve bieži vien ir pārslogota, pietrūkst laika un vēlmes ievērot diētu, pareizi ēst, mainās vielmaiņa, organismam pietrūkst fiziskās aktivitātes, kā rezultātā cilvēks ar laiku sāk uzkrāt liekos kilogramus. Liekais svars un korpulence paaugstina risku saslimt ar vielmaiņas, sirds un asinsvadu slimībām, plaušu, gremošanas traktu un onkoloģiskām slimībām, diabētu. Bez tam paaugstināts ķermeņa svars ir iemesls locītavu bojājumiem, sāļu nogulsnēšanai un gremošanas orgānu darbības traucējumiem. Kā drošāk atbrīvoties no liekā svara? Jāņem vērā, ka strauji zaudējot svaru, organisms reaģē uz to kā uz stresa situāciju. Un attiecīgi tiek zaudēti nevis tauki, bet gan muskuļu un šķidruma īpatsvars. Samazināt svaru var pakāpeniski, apdomīgi, nekaitējot sev. Un zāļu tējas šajā procesā var ļoti palīdzēt. Jau izsenis daudzi augi ir tikuši lietoti vielmaiņas un tauku metabolisma regulēšanai, kā arī kuņģa zarnu trakta darbības sekmēšanai. Zāļu tēju ražotājs Akorus Kalmus piedāvā natēja zāļu tējas sistēma Grācija, Grācija un Grācija Strong. Tēju sastāvā ietilpst dažādi ārstniecības augi, kuri tradicionāli ir tikuši lietoti vielmaiņas regulēšanai. Sistēma Grācija sastāv no 2 tējām. Pirmā pakāpe – tauku sadedzināšana un otrā pakāpe – organisma attīrīšana. Pirmā būs tauku sadedzināšana. Tā sastāvā ir lucerna, diždeģa lapa un fenheļa augļi. Lucerna veicinās gremošanu, vielmaiņu uzlabos un arī kuņģa zarnu trakta darbību. Fenheļa augļi regulēs tieši cukuru līmeni asinīs. Un tas savukārt mazinās ēstgribu un mazinās to bada sajūtu. Diždeģa sakne veicinās kuņģa zarnu trakta darbību. Un otrā tēja būs domāta tieši organisma attīrīšanai. Tējas otrā pakāpe organisma attīrīšanas sastāvā esošie mārdeģa augļi var palīdzēt uzturēt aknu funkcijas, attīrīt organismu. Pienenes un diždaģa saknes var palīdzēt uzturēt gremošanas sistēmas funkcijas, regulēt holesterīna līmeni asinīs. Piparmētras lapas var palīdzēt saglabāt gremošanas sistēmas funkcijas, kā arī iedarboties spazmolītiski. Ieteicams lietot sākumā tieši sistēma Grācija kopā vismaz 10 dienas pirmā tēja un 5 dienas otrā tēja 2 reizes dienā, jo tas palīdzēs sasniegt tos labākos rezultātus. Regulāra sistēma Grācija zāļu tēju lietošana kopā ar pareizu uzturu un fiziskām aktivitātēm var palīdzēt sasniegt teicamus rezultātus. Akorus Kalmus ir viens no vecākajiem ārstniecības augu produktu ražotājiem Lietuvā kopš 1995. gada. Uzņēmums ražo ārstniecības augu tējas, monokomponentu un tēju maisījumus, beramās tējas un tējas paciņās, kapsulas, pastilas un sīrupus. Latvijā ir pārstāvēts visās aptiekās ar tirdzniecības zīmi Natēja. Šomēnes Eiro aptiekās ir īpašas cenas tieši sistēmas Grācijas tējām.
Zāļu tējām, atšķirībā no ķīmiskiem produktiem, ir mazāk blakņu, tās mazāk izraisa pieredumu, iedarbojas saudzīgāk un tās var lietot ilgāku laiku. Zāļu tējas ir garšīgas, turklāt ērti un vienkārši lietojams ikdienā. Natēja tējas jūs varat bez maksas nodegustēt Eiroaptiekā Saharovielā 20A esošajā tēju bārā. Kā noskaidrojām, ja tievējam, tad tas ir jādara pareizi. Un to darot, jārūpējas arī par zarnu mikrofloru. Kairinātās zarnu sindroms ir bieži sastopama patoloģija, kuras cēloņi nav skaidri. Kairinātā zarnu sindroms izpaužas ar caureju, ar aizcietējumiem, ar vēdera pūšanos, ar vēdera graizēm. Bet objektīvi izmeklējot šādus pacientus, tādu nekādu patoloģiju neatrod. Kairināta zarnu sindroma izraisa gan stress, gan pārslodze, gan nepareizs ēšanas režīms, gan nepareizi ēsti pārtikas produkti, gan arī kāda konkrēta produkta nepanesība. Ar kairinātās zarnu sindromu ir jāsadzīvo, ir pareizi jāēd, pareizos laikos. Ļoti liela nozīme ir papildus lietot arī probiotiķus, it sevišķi, ja teiksim, lietot kādā antibiotiķi. Ja pēc kādām infekcijas saslimšanām, tad ir jālieto kāds no šiem līdzekļiem, lai uzlabotu zarnu mikrofloru, kas atkal savukārt uzlabo gremošanu. Viens no šiem līdzekļiem būtu lepikols. Lepikols ir kā ķiedrvielu avots un kā galvenā sastāvdaļa. Tajā ir ceļteku sēklu, sēnalu pulveris. Otra sastāvdaļa ir inulīns, kas ir prebiotisko šķiedrvielu avots. Un treškārt ir 5 probiotiskie cēlmi vai laktobifidobakterijas, kas atrodas vesela cilvēka zarnu traktā un veicina gremošanas procesus. Ar ko atšķiras lepikols plus? Tātad lepikolam plus vēl papildus, bez visa iepriekš nosauktā, ir arī pievienoti gremošanas fermenti no 3 augiem. Tas ir ingveru saknes, piparmētru lapas un fenkeļu sēklas, kas palīdz uzturēt normālu gremošanas sistēmu. Šķiedrvielas ir barības sastāvdaļa, kur cilvēkam nav enzīmu, fermentu, kas viņus sašķeltu. Bet dažas šķiedrvielas, lielu daļu šķiedrvielu, piemēram, burkāni, augļi un tā tālāk, tur ir šķiedrvielas, kuras sašķeļ baktērijas. Zarnās ir daudz baktēriju, viņas sašķeļ. Un atbrīvojas īpašas vielas, viņas sauc īso ķēžu taukskābes īpašas vielas, kas izrādās ļoti labi baro un stiprina zarnu grotādu. Kam būtu piemērots lepikols? Tātad dzīves situācijās, kad tiek traucēta normāla vēdera izeja. Kā piemēram, ceļojot, kad cilvēki lieto uzturā nevienmēr to veselīgāko pārtiku. Arī grūtniecēm ir tendence uz aizcietējumiem, tātad arī lepikols būtu piemērots grūtniecēm. Vai arī dzīves situācijā, kad ir ilgstoši lietotas antibiotikas, kas nomāca normālo zarnu mikrofloru. Arī lepikols būtu pat ļoti rekomendējams. Kādos gadījumos vēl ir piemērots lepikols? Ja cilvēkam ir problēma vēdera pūšanās vai kāda cita gremošanas traucējumi, kā arī pārēšanās gadījumā, jo lepikola plus satur gremošanas fermentus, kas uzlabos gremošanas procesus. Šķiedrvielas veicina siekalu izdalīšanos, bet siekals šķeļ cieti. Šķiedrvielas novēršais cietējums veicina zarnu darbību, un tās atdala taukus no zarnu sieniņām un izved no organismu kaitīgos toksīnus. Inulīnam piemīt prebiotiskās īpašības. Tas darbojas kā barība labajām baktērijām kuņģa zarnu traktā un veicina to augšanu. Lepikolu rekomendē lietot 30 minūtes pirms ēšanas. 1 līdz 2 tējkarotes pulverīšu izšķīdinam vienā glāzē ūdens vai sulas un izdzeram. Par cik tās ir šķiedrvielas pamatā, tad, lai šķiedrvielas uzbriestu un tās uzbriest līdz 20 reizēm kuņģa zarnu traktā, ir nepieciešams vēl papildus šķidrums. Tāpēc vēlreiz uzdzeram 1 glāzi ūdens vai sulas. Šodien tas arī viss, bet rīt runāsim par sirds veselību senioriem un uzzināsim, kas ir senioru dejs.